Stāties! Mierā! Kādēļ Roberts Dzelzkalējs? Kritis pie vareļiem! Kādēļ Edgars Ģermans? Es! Kādēļ Aleksis Pavots? Es! Kādēļ Ancis Erdmanis? Kritis pie... Sakiet, kas notika 1919. gada novembrī un kādēļ mēs šovakar aizdedzinājām 14 sveces? Mums nedaudz jāatkāpjās uz to, kas notika 1919. gada vasarā, kad tika izveidota kara skola un pieteicās pirmie jaunieši, kas gribēja kļūt par jaunizveidotās Latvijas armijas virsniekiem. Diemžēl ne visiem šī cerība šo mērķi izdevās īstenot, jo 1919. gada oktobrī sākās neatkarības kara posms, ko mēs zinām kā Bermontiādi, un šajā brīdī Latvijas valsts atradās uz bezdibeņa robežas, būt vai nebūt. Un tādēļ kaujās iesaistīja arī jaunos kara skolas kadetus, un no šiem kadetiem, kas piedalījās kaujās gan Daugavas krastmalā pie tiltiem, gan vēlāk pie Vareļu mājām, gan Jelgavā, kaujās gāja bojā 14 kadeti. 12 pie Vareļiem, 2 pie Rīgas tiltiem. Un sakiet, kas ir šī pa tradīciju? Kāpēc ir melnās kafijas vakars šeit Aizsardzības akadēmijas tradīcija? Un kāpēc tāds interesants nosaukums? Tātad, kad notika šīs te kaujas, kurā piedalījās kara skola kā karaspēka vienība, tad 1919. gada novembra beigās, jau pēc Jelgavas atbrīvošanas, un kad kļūst skaidrs bermontieši sakaut, Latvijas armijas vadība pieņēma ļoti pareizu lēmumu, ka topošajiem virsniekiem, jauniešiem, kas grib kļūt par līderiem, kas grib kļūt par komandieriem, nav jāpiedalās kaujā kā parastiem karavīriem. Viņi dos lielāku pienesumu, ja viņi turpinās mācīties, kļūs par leitnantiem un dosies kaujā jau kā komandieri. Un tādēļ 1919. gada novembra beigās tika dot pavēle viņiem atgriezties Rīgā, un 30. novembrī viņi ieradās savās kazarmās un atklāja, ka tur viņus neviens negaida. Kazarmas bija augstas, viņiem nebija sagatavotas nekādas siltās vakariņas, un vienīgais, kas viņiem bija pieejams, melna miežu kafija, rupmaize un marmelāde. Un tās bija vienīgās vakariņas tajā vakarā, un tas ir tāds brīdis, kad viņi saprot, karošana beigusies, mēs sākam mācības jau nākamajā dienā, un to ir tā diezgan grūti iedomāties, vēl vakar mēs karojām, šodien jau mēs mācamies. Un šī tradīcija bija 1920. un 30. gados, lai parādītu šo te tādā veidā apspēlētu karaskolas devīzi caur ēkšķiem uz zvaigznēm. Mēs ēdam melnu maizi ar marmelādi, dzeram rūgtu kafiju, lai saprastu, ka mums priekšā ir mācības un mums jākļūst par labiem komandieriem. Un sakiet, kādēļ jūsuprāt ir jāstāsta šādi stāsti un arī, protams, līdzīgi kāda mums ir Latvijas vēsturē? Šī stāsta galvenā būtība, un vakar bija arī skrējiens, kur tagadējie Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti noskrēja 14 posmus, pieminot 14 bojā gājušos, ir svarīgs solis jauna virsnieka personības veidošanā. Lai viņš izprastu, šī kauja pie Vareļiem nav gluži tā, ko mēs varētu saukt par sekmīgāko kauju Latvijas armijas vēsturē. Tas ir piemērs, ka jāsaprot, mums jābūt, man kā virsniekam, ir jākļūst labākam. Katru dienu jāiegulda darbs, pacietība, jāstrādā sevis pilnveidošanā, lai mēs kļūtu par labu virsnieku un nodrošinātu Latvijas neatkarību un nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas. Un tādēļ arī ir šī piemiņas diena, vakara junda, ko ieviesa 90. gadu sākumā, kad šie kritušie kadeti, kas gāja bojā 1919. gadā, viņi vēl aizvien ir ierindā, un katra kadeta atbildība ir kļūt agri vai vēl par labu virsnieku, un šādā veidā viņi it kā viens otru atbalsta, un tā šie laikmeti sasaucās savā starpā.